Neraugoties uz galvaspilsētas tūmu, Ādažos vēsturiski bijusi attīstīta lauksaimnieciskā ražošana. Šodien gan uzņēmējdarbības vide ir mainījusies, tomēr novadā joprojām ir ap 40 mazo uzņēmēju. Ārturs pārņems puķu audzēšanas tradīcijas un interesi par tām esot, vien tikt pie tirdzniecības vietas kļūstot aizvien grūtāk. Jo tur viss kontrolē naudu. Tev noliek lielāku naudas daļu, protams, viņam tas, kas iznomā to zemi, viņam protams, ir patīkamāk saņemt uzreiz lielu naudu, nevis tur katras brīvdienas par kaut kādiem grašiem saņemt no tādiem mazajiem cilvēkiem kā mēs. Pateicoties uzņēmēja Jāņa Saukas atbalstam, kurš atvēlējis daļu no savas zemes ar biedrības Ādažu uzņēmēju iniciatīvu, šodien pirmoreiz Ādažos noorganizēts zemnieku un amatnieku ražojumu tirgus, par ko gandarīt ir viss. Jo līdz šim, piemēram, tā Ādažu novada, šeit tirgus vispār nav bijis kā tāds. Ir atsevišķi tirgotāji, kas kaut ko atved, bet bez cilvēku masām ir tāds, cilvēks zina, ka te var atnākt nopirkt garšīgus tomātus. Viņš atnāk, bet nav tāda izvēle, kad nopirkt tur dāvanas, nopirkt ēdienu, nopirkt puķes. Uzņēmēju biedrība plāno, ka šādi tirdziņi turpmāk šeit notiks regulāri katra mēneša 2. sestdienā, un lai gan zināmā mērā tādējādi tiek radīta konkurence vietējiem veikaliem, uzņēmēji uzskata, ka mazajiem ir jāpalīdz, lai viņi nedomātu par iespēju pamest Latviju. Jo, protams, viņi paliek arvien mazāk un viņiem arvien grūtāk, bet tas tirgus ir tas, kas palīdz attīstīties viņiem, jo viņiem jau cita nekā nav, tikai tirgus. Lielveikalā viņš nevar tirgot savu preci. Un es domāju, ka ja tas ieiesies, lai Dievs viņiem dod. Ja interese par vietējo lauksaimniecības un amatniecības produkciju kļūst noturīga un tirdziņi kļūst par tradīciju Ādažos, tikšot domāts arī par tā labiekārtošanu un vizuālo noformējumu.